tieši arī mans krekls un cepuri ir tieši ar tādu domu, kad es dažreiz man sanāk aiziet uz kaut kādu veikalu, piemēram, paskatīties, papētīt, ko viņi tur ar tiem čekiem dara, uz dažām labām mēdnīcām, un tad mums zināmām, tad es nomāju kreklu, novāku cepuri, man pilnīgi neviens neatpazīst. Tā kā tas jau es pirms 2 gadiem ar to sāku nodarboties, ar ko varbūt, šeit droši vien lielākā daļa nezinu, ko es vispār daru. Tas ir normāli. Es bieži vien eju uz uzņēmumus konsultēju tieši par drošību, un es pajautāju, cik daudz man pazīst, cik daudz šeit starp citu zinu, kas esmu. Opa. Wow, tā ir pirmo reizi. Man jums ir slikts ziņas, jūs pārāk daudz lietojat sociālās tīklus. Bet, parasti ir pacēji varbūt trešdaļa maksimums, un tas ir normāli, ka uzņēmumos neskatās mans video, bet labi, šeit es esmu pārsteigts. Patīkami no vienas puses, no otras puses. Un es čakarēju krāpnieks brīvajā laikā. Es lieku sludinājumus, tur meklēju aizdevumus, meklēju darbus, tirgoju bērnu ratiņus. Bērnu ratiņi ļoti krāpniekiem patīk. Visu reģistrēju savus telefonu numurus, klikšķinu uz visām saitēm. Vienmēr ceļu telefonu un runājos ar viņiem un tērēju ļoti daudz viņu laiku. Un mācos viņu metodes. Šīs metodes dažreiz pielietoju pret uzņēmumiem, kur man maksā. Tas viss ir saskaņots. Tas nav tā, ka es kādu krāpju. Pirms, man liekas, gada es runāju Fuck Up Nights. Un tur man kāds uzdeva jautājumu, vai es esmu kādu apkrāpis, un es nevaru īsti atbildēt. Tad tagad es beidzot varu atbildēt, jā, es esmu apkrāpis jau vairākus, ar viņu atļauju, protams. Tā kā pastāstīšu jums, ko es esmu iemācījies. Tā kā man ir tikai 20 minūtes, es jums pastāstīšu tādus lielākos, tie pārsvarā ir par uzņēmumiem, par uzņēmumu drošību, jo tur izkrāp vislielākās naudas. Un ir ļoti zināms tests, nesen Lainas uztaisīja video par viņu, un es ievēroju, tur bija viens interesants jautājums. Kā cilvēks pasargāt no pikšķerēšanas? Un tur bija dažādi varianti, un tur ir spam prevention, tur antivīrus scan, train users un stop intruders. Un pareizā atbilde ir train users, un tas ir tik labi un parāda to, kā patiesībā izvairīties no krāpniekiem, apmācīt cilvēks. Cilvēki man regulāri raksta, policija neko nedara, telefona operatori vispār sliņķi, mums bankas nepalīdz, bankas grib, lai mūs apzog, viņi paši dod mūsu datus krāpniekiem, ticiet man tāda katru dienu nāk. Nē, jums pašiem ir jāmācās par savu drošību. Un tas ir tieši tas, ko es daru ar saviem video. Un šodien arī jums pastāstīšu varbūt kaut ko, ko es neesmu rādījis video. Visi šie gadījumi ir reāli stāsti no cilvēkiem, kur man ir atsūtījuši, vai arī būs daži stāsti, kur nav bijuši Latvijā, bet līdzīgi gadījumi bijuši Latvijā, bet interesantāk parādīt ārzemju pieredzi, jo tur ir tās summas izkāptās daudz lielākas. Nesen kāda sieviete, pirms kādu laiciņu, kāda sieviete pie manis atnāca un teica, ka kāds viņas vārdā Messengerī un Facebook Messengerī un WhatsAppā radiniekiem prasa aizdot naudu. Mēs nezinām, cik daudz tur aizdeva un tā, bet mēs nevaram saprast, kā tie krāpnieki tika pie viņas kontiem. Mēs sākām pētīt un sapratām, ka viņi izmet savu telefonu Eko Baltija vidē kastē. Atnāca krāpnieks, izvilka ārā. Principā, ja jūs aiziet uz kaut kādu lielveikalu, jūs mierīgi varētu iebāzt roku un izvilkt ārā kādu telefonu. Un diez vai kāds pamanīs. Un viņi, protams, nebija izzēs uz savus datus. Un es šo pastāstīju kādā televīzijā, un man 360 TV-jā. Un pie manis atnāca, man piezvanīja un teica, Klau, tu izstāstīji tādu interesantu stāstu, bet mēs gribētu arī redzēt, vai tas tiešām tā ir. Pierāda, ka tā var izdarīt. Es saku, labi, piezvaniet uz Eko Baltija vide un dabūjiet man kādu kaudzi telefoniem un es parādīšu. Labi, bet viņi pie reizes vēl sagatavoja telefonu vienu gatavu, jo visticamāk neizdosies, un tad mēs, lai būtu interesants sižets, mēs atbloķēsim viņu sagatavoto telefonu un parādīsim, ka, kā tas viss notiek un kas tur. Protams, ka man nevajadzēja to telefonu uz 8. mēģinājumu, es dabūju vaļā, un kā tas notiek, to sauc par vārnīcas uzbrukumu. Mēs paņemam top pinkodes, kādi ir telefoniem, ievedam pirmajā telefonā 3 reizes, iestājas minūtes timeouts, mēģinam nākamo, ejam uz riņķi, pirmajam jau beidzās timeouts, atkal ejam uz riņķi un tā populārākās. Un stabili mēs no tiem 20 kādu dabūsim vaļā, un manā gadījumā tas bija 8. Un
Protams, ir sarežģītāks metods, kā to izdarīt, bet tieši tik vienkārši arī to visu var izdarīt. Un tas nav tā, ka tas ir kāds mērķēts uzbrukums pret kādu konkrētu cilvēku, tagad dabūšu viņa telefonu, dabūšu vaļā, bet vienkārši tas ir uz masu paņemam un statistiski noteikti mēs kādu vaļā dabūsim. Un jā, mēs to telefonu dabūjām vaļā, un tas, ko es ceru, ka skaņa būs, tas, ko mēs tur atradām, tūlīt palaidīsim. Tur nekā tāda nopietna tāpat, pat ja jūs nedzirdēsiet, jūs neko nezaudēsiet. Tas, kas tur bija, cilvēks meklēja prostitūtas, pornogrāfiju, narkotikas, viņam bija atstāts ielogots telegrams, kur viņš noteikti arī pirka tās narkotikas. Viņam bija visi Facebook ielogot, kur visi viņa fotogrāfijas, ēpas. Principā visu mēs varējām tā cilvēku dzīvi vienkārši iznīcināt. Bet mēs, protams, mēs tos visus datus iznīcinājām un atdevām apakaļ Eko Baltiju vide, bet ja mēs būtu ļaundaris, tad mēs tur varētu ļoti labas lietas izdarīt. Un vēl viņam bija ierakstīti pāris gabali, kur viņš repoja par to, kā viņš pīpē zāli, un vēl kaut ko varat paklausīties arī šos šedevrus. Palaidīsim. Jā, ir. Jā, katrā ziņā cilvēks tāds bišķiņa gangsters. Labi, jūs neko tur nepazaudēt. Šis vairāk bija skaņas tests. Vēl interesanti bija, jā, un starp citu ierīces, pirms jūs nododat, uztaisiet factory reset. Jo tur ir maziņš čips, kurā ir privāta atslēga, ar ko tiek atšifrēts un sašifrēt visi dati. Ja šo atslēgu izdzēš, tad principā tie dati ir bezjēdzīgi. Vēl arī, ja jūs meklējat narkotikas, tad izmantojiet private window. Labāk nemeklējiet vienkārši Googlā kaut kādas svarīgas lietas vai kaut kādas privātas lietas. Kur meklēt tad? Private window uztaisiet un tad meklējiet, bet labāk DuckDuckGo izmantojiet. Tas ir DuckDuckGo? DuckDuckGo, jā. DuckDuckGo.com. Kas tad? Pīle un iet tikai angļu valodā. Tas ir tas, ko es izmantoju visām nelegālajām lietām. Bet, jā, un runājot par private window, starp citu, šis te Copy Pro ir vienkārši drošības murgs, jo tur cilvēki, protams, neizmanto private window, vienkārši atver pārlūku, ielogojās Googlā un meklē ielogojas e-pastā un savus darbus lejupielādē, izprintē un atstāja. Principā, ja kādam ir interesanti bišķiņi pazakt datus, varat droši iet uz turieni un papētīt, kas tur notiek. Tā ir jebkura vieta, kas izdrukā materiālus. Jā, starp citu, es esmu konsultējis uzņēmums. Principā, jā. Es esmu konsultējis uzņēmums, kur ir publiskie datori, kur cilvēki var algas pārbaudīt. Viņi tur arī vienkārši pie reizes vēl pārbauda e-pastu, kaut ko, pēc tam tu atver to datoru, un tur vienkārši ir viss iespējamais. Tāpēc var pārlūkam arī iestatīt, ka viņam ir tikai privāta loga, ka viņam nemaz nevar normālu logu uztaisīt. Un tad, ja jums ir kāds publisks dators, tad obligāti šo izdariet. Tālāk, jā, vēl jūs varat ieslēgt lockdown modu savam telefonam. Sevišķi jūs esat uzņēmuma vadītājs vai kāds svarīga persona, pēc jums var vērst visāds uzbrukums. Šī ir forša lieta. Es pats ar viņu staigāju ieslēgtu. Nekādas problēmas nesagāja, izmantot mobilī nestrādājas, ja viņiem rakstīts, cerams, ka kaut kad tuvākajā. Viņi solīja vasarā salabot. Vēl nav, bet tūlīt būs. Tas ir vienīgā problēma, bet tā vispār šo var mierīgi lietot. Jā, un kad jūs metat ārā telefonu, kur nevar ieslēgt, tas nenozīmē, ka krāpnieks nevarēs ieslēgt. Nomainīs pāris detaļas un ieslēgs, tāpēc atveriet to vaļā, paņemiet āmuriņu un padauziet pa visiem čipiem un izšķēdiet, bet netrāpiet pa bateriju, jo tad jūs varat aiziet viņa saulē. Kas ir tas lockdown mode? Ko tas nozīmē? Lockdown mode jums nogriezīs pāris lietas. Piemēram, izņās nevarēs uz saitēm spiest. Tas vecākiem cilvēkiem, īpaši jūs vecākiem, varētu būt noderīgs. Tad vēl bildes automātiski neielādēs. Es šādi vairākas krāpnieks esmu atradis viņu lokācijas, vienkārši aizsūtu e-pastu ar bildi pielikumā, kur bilde atrodas uz manu serveru. Un tikko kāds pieslēdzās pie manu serveru, es zinu viņa IP adresu uzreiz. Tikai tāpēc, ka viņš paskatās bildi? Tikai tāpēc, ka viņš pat nepaskatījās, viņš vienkārši atvēra e-pastu. Viņš atvēra e-pastu un uzreiz ielādējās bildi. Un es uzreiz zinu visu viņu, kādu e-pastu viņš lietos, kādas operētājas sistēmas un kādas IP adreses. Tas dažreiz nodara, jo tad es esmu nevis tikai man ir aizdoms, ka tas ir no Nigērijas, bet es esmu pārliecināts, ka viņš ir no Nigērijas. Jā, šeit LMT viens bija interesants uzbrukums.
Kāpēc viņš bija interesants? Pirmkārt, jau man patīk domēns, tipisks LMT domēns, abonementu LV, tieši tā kā LMT tieši veido domēns. Un atveram šo domēnu, un tur ir jāautentificējas LMT lapā, protams, adrese ir abonementu svitriņa LV. Un autentificējamies, un šeit pauzīt, kaut kāds laiciņš ir. Nekas nenotiek. Kāpēc? Tāpēc, ka krāpnieks savāc to numuru, ko jūs ievadījāt, aiziet LMT lapā un ievadu un autentificējās jūsu vietā. Bet viņš autentificējas. Un tad jums atnāk tas Smart ID pieprasījums. Smart ID pieprasījums pēc kāda laiciņa. Un ja jūs viņu apstiprināt, tad cilvēks uztais SIM swap uzbrukumu. Tad viņš anulē jūsu SIM karti un pieslēdz savu e-SIM. Un izsūta 1833 īziņas krāpniecības. Bet tas nav sliktākais šajā visā. Labi samaksās tur dažus 100 eiro, cik tur sanāk. Bet sliktākais ir tas, ka jūs kā otro faktoru autentifikācijā izmantojat SMS, viņš to visu var saņemt. Un pēc nesenā uzbrukuma Amber Beverage Group, par ko es arī stāstīju TikTokā un pārējos sociālajos tīklos, principā viņiem uzlauz dators, lejupielādēja visu viņu datubāzes, un pēc tam citi ļaundari šīs datubāzes, jo viņi pieprasīja 5 miljonus izpirkumu, Amber Beverage Group nesamaksāja, viņi izlika publiski, pilnīgi dārknetā. Es arī paskatījos, kas tur pa datiem, un tur principā ir ļoti daudz datu, tur ir visi personas dati, viss kaut kas. Un tur arī, protams, visi, kas Amber Beverage Group ir arī login lapa, kur var ielogoties savā tajā uzņēmuma profilā. Principā uzņēmums visticamāk izmanto vienu to pašu paroli daudzās citās vietās. Un līdz to, ja neizmanto 2-faktoru autentifikāciju, tad viņa paroli ir pieejama visiem. Un tas pats ir arī ar sociālajiem tīkliem. Būsim reāli, mēs visur izmantojam vienu paroli. Visi saka, nedariet to, un visi drošības eksperti to saka, bet realitāte tāda, ka mēs esam pārāk slinki, un tāpēc izmantojat 2 faktorus obligāti, jo visticamāk jūsu paroli nav nekāds noslēpums. Un ja jūs viņu pielikt pie sienas, tad nevienam tas nebūtu nekāds jaunums. Tālāk ar rēķiniem bija kāds gadījums, kad uzņēmums man atrakstīja interesantu gadījumu, kad viņiem neizmantoja 2-faktoru autentifikāciju. Krāpnieks, protams, uzzināja paroli, ielogojās viņa e-pastā un kādu mēnesi lasīja e-pasts. Jo reāli rēķins sūta reizi mēnesī, viņam pietika mēnesi palasīt. Un šis ir tas, ka cilvēki vienmēr domā, ka tad, kad viņus uzlauzīs, tad viņiem būs zvans ar dusmīgu onkuli, mēs esam uzlauzuši jūsu kontu, vai arī būs kaut kāds trauksmes šitas sirēns kaut kāds, kas sāks zvanīt, ka jums kaut kas ir uzlauzis. Nekā no tā nebūs, būs pilnīgs klusums, un čalis skenēja visus rēķinus un paņēma pašu lielāko, izdzēs e-pastu. Pirms tam, protams, lejupielādēja to rēķinu, nomainīja nosaukumu. Kā mēs zinām, tad bankas pārskaitījumiem starp bankām netiek pārbaudīts, vai konta saņēmējs sakrīt ar konta numuru. Vienkārši nomainīja uz kāda mūļa privāto kontu. Un atnāca grāmatvedis no rīta, skatās, it kā konts ir nomainījies, tur ir e-pastā rakstīts, ka mainīs konts, bet viss pārējais ir identiski. Pat e-pasta sūtītāja adrese ir identiski. Tā kā viņam ir pieeja e-pastam, tad šis e-pasts bija iekritis spamā, jo sūtītājs nebija autentisks. Viņš to ielika inboxā un uzlika nelasīt. Atnāk grāmatvedis, atver e-pastu, viss kārtībā, saskaņo vēl ar valdi un 160,000 aizgāja. Viss. Tāpēc izmantojot elektroniski parakstīts rēķinus, tas ir viens, un otrs izmantojot, protams, 2-faktoru autentifikāciju visur. Un kā šajā gadījumā ir izmantot 2-faktoru autentifikāciju? Nevar e-pastu, e-pasts nav tik vienkārši uzlauzt. Un trešais padoms vēl ieviesiet birokrātiju, lai nevar, birokrātija bieži vien ir ar domu, lai nevar vienkārši ar vienu e-pastu kāds nomainīt savu kontu. Lai tas ir, piemēram, es zinu, Bites grupai, viņiem ir, TV3 grupai, viņiem visai grupai uzņēmumiem ir 7 dienas ir vajadzīgs, lai nomainītu kontu. Vienkārši ieliks līgumā, no brīža, kad jūs atsūtat jauno kontu, jāpiet 7 dienām. Un tas uzreiz, principā, izslēdz dažādas šādas iespējas, ka kāds var vienkārši vienā dienā, piemēram, nomainīt e-pastu. It kā atnāk vēstule no darbinieka, kurš saka, man mainīts konts. Arī tā, ka man ir sūtiet tagad algu man uz šo jauno kontu, arī tādu uzbrukumu ir pilns. Šeit, kas šajā domēnā nav labi, Capital LV domēnā, ko varētu krāpnieks šeit, kādu triku izmantot? Ir kādam idejas? Nē, burtiņš. Jā, kurš teica L burtiņu?
Jā, tā tad, ja paskatīsieties, tad nav vienāda izmēra. Viens ir lielais I, otrs ir L. Tāpēc vienmēr pievērsiet uzmanību, ka jūs atverat kādas saites tajā adreses joslā, kas ir rakstīts. Jo pārlūks uzreiz pārveido vienmēr visu uz mazajiem burtiem, un jums būs kapitai LV. Starp citu, jā, šis domēns pieder vienam no maniem draugiem, kurš tāds veselīgi laužās visu kaut kur iekšā. Nav nekas slikts. Tad ir kontu pārņemšana arī. Starp citu, biznesa konts šādi bieži pārņem. Nesen bija Didriksonai, pirms kādu laiku viņai bija storijas, ka viņai 7,000 eiro šādi novilkt no kartes. Principā ir posts, ka tas ir gan latvietis raksta angliski, bet joprojām uzķerās cilvēki. Jā, kāds padomā, ka mans draugs sāk angliski runāt pēkšņi. Atveram to postu un Facebookā, un tur ir saite uz citu, atveram to, tur ir atkal saite, atveram to. Mēs taču gribam redzēt, kā tas draugs nomira, vai ne? Mēs visi gribam redzēt nāvi, tāpēc mēs skatāmies F1 un citus sporta veidus. Un atveram uz 1 sekundi ir īsts kadrs no video, un mēs viņu gribam palaist, un, protams, ka mums ir logins Facebookā, bet man vislabāk patīk tas domēns, tur kāds ir uz klaviatūras, viņš aizmidzis. SGDG, SFS, vienkārši pilnīgi slinkums bija domāt domēnu. Jā, un ja jūs šeit ievadīsiet e-pastu un paroli un apstiprināsiet, pēc tam, ja jums ir vēl otrais faktors, apstiprināsiet, tad viņš tiek jūsu Facebookā, un ko viņš dara? Viņš izsūta tieši tāds pašs posts atkal, viņš jūsu radiniekiem, draugiem prasa aizdevums, un viņš, protams, liek skēma reklāmas, ja jums vēl karti piesaistīt, viņš notērē visu naudu uz reklāmām šādām te. Un, jā, viens interesants gadījums bija. Varbūt kādam no jums ir gadījies, ka jūs rezervējat Bookingā viesnīcu, un pēkšņi dienu pirms tam, kad jums iestājas tā rezervācija, jums atnāk e-pasts, ka neizdevās naudu noņemt, un ka jums ir vēlreiz jāatjauno karšu dati. Un tieši par tādu pašu summu tajā pašā viesnīcā. Un kā tad tas strādā? Un es nevarēju saprast, kā viņi var, nevar būt, ka šo, kā Latvijas pasta īziņa, piemēram, ka viņi Latvijas pastā, piemēram, tur nav baigā māksla uzminēt, tu vienkārši sūti 10,000 cilvēkiem un kādiem 100 sakritīs, ka viņi tieši ir kaut ko sūtījuši. Bet šis ir pārāk nereāli, tur viss sakrīt. Un tad pie manis atnāca kāds viesnīcas tīkla īpašnieks, un viņš teica, kā tas strādā. Tātad krāpnieks izsūta e-pastu, kur pielikumā ir it kā bilde, bet tā ir reāla programma, bet kurš to pārbauda vai ne. Un viesnīcas administratori lasa e-pastu, un tur rakstīts, ka esmu turists, kas tūlīt grib apmesties jūsu viesnīcā, vai šis ir tuvākais ceļš no autoostas uz jūsu viesnīcu. Un pielikumā bildi, un viņi atver to, atverās arī bildi, protams, paralēli uzinstalējās spiegvīrus. Un jā, ir tuvākais ceļš. Pēc tam ar spiegvīrusu skenē visu laiku nospiest tos taustiņus. Un tad vienā brīdī atrod, protams, kā jau parasti uzņēmumi izmanto vienu to pašu paroli visās platformās, un tad viņi izmēģina visu ievadītās paroles Bookingā, kamēr viena derēja, un tad viņi iet un skatās pēdējās rezervācijas un sūta visiem šādas te īziņas. Un šeit arī tas domēns, viņi vienmēr ir super radoši. Booking, apartments, svītriņu reservations.top. Vienkārši, jā, top domēns. Jā, šeit bija viens interesants uzņēmuma uzbrukums. Vai jūs zināt, jā, ka šis te, ka ir jāpievērš uzmanība tai slēdzenītei vienmēr, vai ja viņas tur nav, tad ejiet prom no tās lapas. Kam jāpievērš uzmanība? Šeit tai slēdzenītei. Ja viņas nav? Ja viņas nav, tad ejiet prom, jā. Tāpēc, ka tā nav droša, tad komunikācija netiek šifrēta. Bet tas dod vēl vienu iegumu, ne tikai tas, ka komunikācija tiek šifrēta, bet arī tas, ka šī lapa ir tiešām tā, par ko uzdodās. Jo tas nozīmē, ka tas, kurš jums servē iedeva principā šo te lapu, tas servers, tas dators, kā tam pieder certifikāts. Bet krāpnieki arī ir viltīgi. Viņi paņem, aiziet uz GoDaddy un pasaka, hei, es arī gribu šīs lapas certifikātu dabūt. Un GoDaddy paskatās, kam pieder tas domēns un izsūta e-pastu ar šo saitu. Un ja jūs uzspiežat uz tās saites un apstiprināt, tad principā krāpnieks dabū jūsu SSL certifikātu. Un pēc tam, ko viņš var darīt, daudzas iespējas. Piemēram, viņi ļoti bieži ar AnyDesk pieslēdzās upuru datoriem, un tad viņi var samainīt IP adresu, no kurienes ņemt to lapu. Un ja tas ir internetu veikals vai varbūt banka, tad viņi var servēt savu lapu un izlikties, jo viņiem piederēs savu certifikāciju, izlikties par īsto. Elvis, viens kontroli jautājums. Tagad paceļ rokas tie, kas saprata, ko Elvis nu pat izstāstīja. Saprat. Jā, okay. Ļoti labi.
Es esmu priecīgs. Būtu man vairāk laikas izstāstīt detaļās, bet jūs tā padroši vien detaļas beig neinteresē. Smart ID zvans tagad ir ļoti populārs. Pirmkārt, es pastāstīšu ātri. Šo te augšā sauc par caller ID, un to var mainīt. Tas, ko jūs redzat ekrānā, to numuru, kas jums zvana, jums neusticieties tam mūsdienās, principā tam bezjēdzīgi uzticēties, jo tas var būt jebkās. Un caller ID var mainīt dažādos veidos. Viens no populārākajiem ir izmantojot roaming servisu. Piemēram, jūs aizbraucat uz Vāciju, jūs braucat uz Latviju, Vācijas operators pieslēdzās Latvijas operatoram un saka, hei, te zvana cilvēks ar šādu numuru. Latvijas operatoram nav iespēja to pārbaudīt. Nu jā, ok, tad droši vien, ka tas arī viņš zvana. Un tieši ar roaming servisu tur ielikt tur jebkādu telefonu numuru, tur ielikt bankas vai policijas numuru. Tagad zvanu, bet tas nav ar šo gadījumu. Šis gadījums ir super vienkārši zvanu no pilnīgi nejaušā numura, un tur skan robots. Labi, kas šeit ar šo varētu nebūt kārtībā? Ko šeit krāpnieks ir izdomājis jaunu? Wow! Kādā veidā tik ātri? Šī tik ātri vēl neviens nebija atbildējis. Unicode tabulā ir tāds simbols right to left, un ja to ieliek pirms teksta, tad apmetās domēns uz otru pusi. Un principā var pierakstīt jebkādu domēnu, pielikt pašā sākumā tam domēnam vl.vog, un tad jūsu krāpnieku domēns, un ja cilvēks uz to uzklikšķina, tad viņš ir krāpnieku lapā un domāja, ka viņš iegāja GoLV lapā. Kā šito var izķert? Skatīties, kas ir adreses joslā. Vienmēr pievērsiet uzmanību adreses joslā. Jo adreses joslā būs pareizais apmests otrādi. Elvis, mums ir jāķerās pie diskusijas. Labi, Smart ID. Šādi izskatās Nigērijas princis. Investīcijas Latvijas. Jā, labi, tas izskaidrs mātri. Vladimirs Putins. Jūs gribat redzēt, kā Vladimirs Putins? Внимание, это объявление для русских граждан. Инвестиции платформ рекламе. Сегодня я подписал указ. Теперь каждый русский, проживающий за пределами Российской Федерации. Labi, vienmēr sakot, investīcija platforma, te arī Marks Zuckerbergs. Arī investīcija platforma. Šeit ir interesants uzbrukums. Jūs varat pateikt, kas šeit ir? Kas te varētu būt? Jūs nekad nepateiksiet īstenībā, es jums palīdzēšu. Skatieties, tur ir patiesībā 2 domēni. Ir tāds Unicodā simbols, kurš neaizņem necik vietas, viņš nav redzams, tikai invisible simbols. Un tur vienkārši salikti 2 domēni, un ap 2 domēni ir krāpnieku. Un, lai kur jūs uzspiest, jūs nonāksiet krāpnieku lapā. Un tas strādā visiem telefoniem. Es izmēģināju, tā kā pilnīgi visi viņu norenderēs šo linku tieši šādi. Tālāk ar mākslīgo, vēl runāju par mākslīgo intelektu, var uzģenerēt vesels veikals, kur jūs iepirksieties. Labākajā gadījumā jūs kaut kādu miskas dabūsiet, bet visticamāk neko nedabūsiet. Par mākslīgo intelektu šādi notiek mākslīga intelekta apmācība. Ātri vēl pēdējo gadījumu es izstāstīšu. Šis bija ļoti interesanti. Latvijā arī šādi gadījumi jau ir bijuši, bet Hongkongā kādam cilvēkam piezvana un saka, tev jāpārskat 25 miljonu uz šo kontu, un viņa piezvanīja Lielbritānijas kolēģis, finanšu direktors. Un viņš saka, ka es neskaitīšu, mēs nevaram, tas pret mūsu politiku. Viņš saka, labi, uztaisam Zoom zvanu, pārnājam šo visu gadījumu. Viņi uztaisīja, mums nav bildi no Zoom zvana, bet iedomājieties, ka tas varētu būt Zoom zvans, un viņš te runā ar visiem saviem kolēģiem. Problēma ir tā, ka viņš ir vienīgais īstais cilvēks. Vispārēji ir gan video, gan audio mākslīgais intelekts. Un visi viņa kolēģi pierunāja, viņi pārskaitīja 25 miljonus, un viņš pārskaitīja. Un tikai pēc tam saprata, kas ir noticis. Latvijā ir bijuši mazāk gadījumi, kur 1-1 runā ar ārzemju Itālijas politiķi un pārliecina jau visu, un beigās kaut kas nav kārtībā, un beigās nesmaksāja, bet arī viss pilnīgi deepfakes. Šeit es vēl pāris uzbrukumi. Šeit es ierakstīju no telefona. Nav skaņas? Labi, jā. Un RTV, starp citu, bija intervija ar Edži, un tur bija izgriezts viens kadrs, un es šo kadru esmu atguvis. Paklausīsimies. Viss ēters ir te.
Šodien norisināsies jau 9. pašvaldību fórums Pašvaldība digitālās sabiedrības veidotāji. Tajā pašvaldības vērtēs savus pieredzes stāstus ceļā uz digitāli iedzīvotājiem pieejamāku pašvaldību. Un par tēmatu šorīt uz sarunu mums pievienojas uzņēmumu ZZ Daca direktors Eģus Žēris. Labrīt! Labrīt. Jā, aizvadītajos gados noteikti daudz vairāk, daudz aktīvāk mēs dzirdam par digitālo pratību. Tas gan noteikti ir tāds visai nebeidzams process, jo tās tehnoloģijas, gribētu teikt, attīstās ik uz soļa, ik pa brīdi. Tādu kopējo ainu lūksim ieskicēt arī nedaudz, kāda ir digitālā pratība Latvijas iedzīvotāju vidū. Jā, cilvēku digitālās zināšanas ir ļoti uzlabojušās. Tagad viņi bez problēmām māk aizsūtīt visu savu naudu ANO karavīram, ar kuru viņi iepazinās WhatsAppā. Īsts progress. Tā kā sakiet visiem nē, ja jums kāds prasa investēt, nē, pārskaitīt naudu ar jūsu kontu, nē. Mēs esam pieklājīgi cilvēki, mums vienmēr ir grūti pateikt, nē, es zinu, bet šis ir laikmets, kad mums ir jāiemācās šis maģiskais vārds. Tā kā paldies jums, šis bija Elvis Strazdniņš, un es ceru, ka jūs kaut ko iemācījāties.